Strauss un Kaza noteikti ir tāda foršas sajūtas, labas garšas, forša vide, labi stāsti un interesants sarunas savstarpējās, kas man liekas dzīvē, tas tāds viens no svarīgākajām lietām. Un viss kopā tas stāsts noteikti ir par baudām, par baudīt sarunas, par baudīt ēdienu. Tad, kad man jautā, ko es daru, tā īstajā versijā es vienmēr saku, ka pārdod labas sajūtas. Vienā no Rada sajietiem satika savu brālēnu Gunti, un viņš saka, es nākuši nedēļu braucu skatīties, kā audzē strausus. Es teicu, es tev aizbraukšu līdzi. Un tā viss tas sākās. Ir pilnīgi noteikti jāsaprot par to, ka šeit miljonu nenav pelnījis. Jā, šis nav miljonu bizness. Šis ir tāds sajūtu biznes un viņam ir jāpatīk, bet man liekas, jebkurai lietai ir jāpatīk, ko tu dari. Bet šeit viennozīmīgi laikam tā ir tā daba, kur tu katrs rīts ir savādāks ar saulēktu vai netik spožu saulu un nedaudz pelēkāku rītu, jā. Un šobrīd var izbaudīt, man liekas, man mīļāko gada laiku pavasaru, kad viss mostās, viss paliek zaļš un putiņi sāk čivināt. Kombinēto barību mēs iepērkam no Baltika Agro, kur mums arī ir ļoti laba sadarbība, patiešām, jā, kur mums nevajag liels apjoms vienā reizē, un mēs spējam vienoties par to, cik lai apusē būtu izdevīgi, un tur mums tā sadarbība ir ļoti, ļoti laba, gan par piegādēm, gan apmaksām un visām citām lietām. Tā ir būtiska lieta. Pa ziemu mēs devām kviešu nauzes pa taisno, un tagad es pāris maisiņus atkal tām jaunām mammām dodu maziem kazlēniem. Tad, kad mazie kazlēni parādās, tad mēs arī Baltika Agro tām kazām, tur kazkopi viena, ko mēs konzumi teica, ka tā teļu barība, tā ir ļoti piemērota arī kazām. Uz mūsu nekurienu atbrauc tikai forši cilvēki. Patiešām mēs par to esam diskutējuši ar līdzīgu nozaru pārstāvjiem, kur ir varbūt tās ceļmalās un vēl tā kā pie mums speciāli brauc un iebrauc forši klienti, ar kuriem mēs padiskutējam gan par labām sajūtām, gan par biznesu, gan par pieredzēm, gan par veiksmēm, neveiksmēm. Tas ir viss tas, kas ir tajās sarunās, kas mūsu dzīvi padara krāsaināk.